Hello! Čau, priekš šeit atkal būt. Es esmu sev netipiskā vietā, kur es parasti nekad nevadu podcastu, mikrofonu tur rokās. Ceru, ka mani varēs labi dzirdēt. Tas paprasīšu varbūt pišķi skaļāk skaņu. Tad sveiciens tev Whispers of Freedom podkastā. Šodien ir tāda absolūti spontānā ideja tēmai. Man reiz kāda mentora teica tā, viņa man jautāja, kas ir tās tēmas, kas man cepīja, par kurām es runāju. Es teicu, ka tās ir ļoti dažādas, bet ļoti bieži tās tēmas rodas arī no kaut kādām dusmām. Un nevis par dusmām, par to, ka es kaut ko redzu. Man liekas, bāc. Ne par nosodījumu, ne par kādu vainošanu, un citreiz tas ir pašēries sev. Man liekas, bāc, kā es šito neredzēju, vai te kaut kas nestrādā īsti, un arī šajā reizē tad man ir sajūta, ka šis podcasts varētu būt diezgan ugunīgs, varbūt arī ne, bet redzēsim, kā te ies. Bet man likās ļoti aktuāla lieta un tēma. Es gan likšu akcentu uz sievietēm tieši, bet šis ļoti attiecas arī uz vīriešiem. Un tad tie, kuri pieslēdzas pirmo reizi, mani sauc Sabīne. Es esmu podkāsta un komūnas Whispers of Freedom radītāja. Un kāpēc? Kāpēc šāds nosaukums? Nosaukums radās pirms kādiem 2 gadiem kādā šamaniskajā ceļojumā, kur vienkārši parādījās šāds nosaukums. Un šodienā domājot, man viena no lielākajām vērtībām ir brīvība. Un brīvība izpratnē nevis tādā haipa brīvībā, es esmu brīva un daru, ko es gribu, bet brīvība tajā, ka tu apzinies, kas tu esi, apzinies savu spēku, apzinies savas vājās, savas stiprās puses, esi tajā nemitīgajā izaugsmes ceļā, apzinies, kas tevi kavē un soli pa solim met to nost un kāp iekšā savā spēkā. Un kļūst par to, un es tas, kas tu patiesībā visvairāk augsti būt un kam tu esi nācis būt. Un kāpēc čuksti? Tas nav čuksti, jo tas notiek klusi soli pa solim. Tāda awakening process vai healing process vai kas, kā mēs šo te saucam, tas nenotiek nevienā mēnesī, nevienā gadā. Tas ir ceļš, kuru mēs ejam. Un citreiz ir tie brīži, tie aha momenti tādi, ka tev liekas, bāc, tieši šīs puzles gabaliņš bija vajadzīgs, lai es būtu vispār savā veselumā un lai man dzīve pagrieztos, un tas ir tik grūti, šie momenti ir tāds kaifs, un es kaifoju tos pati piedzīvot un kaifoju tos redzot savām klientēm sesijās vai kaut kādos projektos, un tas ir tik kaifīgi. Bet ir skaidrs, ka tad pienāk šis mirklis un ir atkal nākošais posms, un tāds ir šis ceļš, un tā ir tā dzīve, un ir forši paskatīties laiku pa laikam, cik tad tālu mēs esam nogājuši. Un ja mēs par šo podkāstu un par komūnu kā tādu, es ticu, ka cilvēkam vajag cilvēku. Un es ticu, ka mēs ļoti daudzas jūtamies vientuļi šajā ceļā. Un, zini, es esmu ar tevi. Un lai kam tu šodien ietu cauri, es esmu ar tevi un turpini iet. Un tad, lai šis podkāsts ir par kaut kādiem momentiem atgādinājums, kaut kāds aha moments, varbūt kaut kādā brīdī tas palīdz no kāda grāvja atkal uzsvemties atpakaļ uz ceļa. Jo mēs staigājam pa visiem grāvjiem un mēģinam atrast to vidusceļu, un citreiz tev tieši jāiepazīst, kāds izskatās tas grāvis, lai tu zinātu, kur nekāpt pēc tam, vai kā pēc tam to, kas ir bijis tajā grāvī, paņemt tajā daļu no tā, paņemt tajā savā ceļā, kas patiesībā tev ļoti piestāv. Un, cilvēkam vajag cilvēku. Tā ir tā mana pārliecība. Ok, bet šodienas tēma ir par atbildīgu sievieti, ja vispār par atbildīgu cilvēku. Un ko tas nozīmē? Ko es par to domāju? Un tā ir tik
tikai kaut kāda mana perspektīva un šī brīža kaut kāds domu lidojums. Man ir arī sērija, kur es runāju par ievainotu un pieaugušu sievišķo un vīrišķo enerģiju, cik ļoti svarīgi to ir balansēt. Vispār tā ir tāda rītīgi grūta epizode, tur ir daudz visa kā. Man viņa arī bija vienā projektā vēl padziļinātāk, bet tur arī ir pietiekoši dziļi. Es ieteiktu noteikti paklausīties, ja tu to neesi dzirdējis, kas ir ievainot sievišķā enerģiju, vīrišķi atpazīt, kurā mēs vairāk dzīvojamies un kā to dziedināt, lai mēs kļūtu par pieaugušajiem. Jo pasaule ir pilna ar tādiem pusauģiem bērniem, kur mēs skrienam pēc apliecinājumiem un skrienam kāds pēc apliecinājuma, kāds pēc tā, ka viņam viss pienākas, kāds krīt upurī, kāds grib ar varu visu panākt. Bet es nerunāšu šodien par šīm enerģijām, par tām jūs tiešām varat paklausīties. Bet jā, ko tad nozīmē atbildīga sieviete? Bišķi ir ar šo kaut kur gļuks. Jau tas tikai sāk mazināties, bet vismaz tā manā burbulī kaut kur viņš pieņems tikai spēkā. Ko tad nozīmē tas divine feminine un ko nozīmē tas sievišķīgā sieviete, kas plūst un jūt un ir ekstāzē un dzīvo viegli un kas tas tāds vispār ir un vai patiesībā tā ir realitāte. Mēs katrs veidojam savu realitāti, bet ja mēs tiešām runājam par veselu sievieti, vai ar to pietiek, ja mēs jūtam, plūstam un rīkojamies pēc impulsa vai pēc sajūtas, un ko gribu darīt, to daru un sevi nespiežu, vai tā beigās ir tā divine feminine energy, vai tā tiešām ir tā pieaugusī sieviete. Un tad par to, un vēl no dažādām citām pusēm es par šo parunāšu. Un tad manā izpratnē atbildīga sieviete, kādam varbūt vispār nepatīk tas vārds, bet es arī varētu teikt tā divine feminine enerģija, ir atbildīga sieviete, ir absolūti atbildīga, klātesoša, apzināta sieviete, kura ir pieaugusi sieviete. Un tajā brīdī, ar ko tad vispār atšķiras bērns no pieaugušā, vai ne? Viss tāds piemērotākais apzīmējums, visticamāk, ko mēs varam nosaukt, ir tas, ka pieaugušam cilvēkam ir arī atbildības un ir arī pienākumi, un pieaudzis cilvēks daudz biežāk dara to arī, ko negribas, bet ko vajag darīt. Un viņš to dara, ja mēs runājam par pieaugušu, kā pieaugušu cilvēku, kurš ir apzināts un pieaudzis tā pa īstam, tad skaidrs, ka viņš vadas pēc vērtību sistēmas, pēc savām vērtībām, uzvedas pēc savām vērtībām. Ja viņam ir svarīga ģimene, tad ko nozīmē viņa izpratnē vērtība ģimene, kas ir viņš šajā sistēmā, kā ģimene, mēs ļoti bieži saucam manas vērtības, un tad pirmais ir tur ģimene, mīlestība, tur tas un tas un tas, bet kā tas izpaužas, kas esi tu sistēmā tava ģimene, un kas ir tavs pienesums šajā, kā izpaužas tas vērtīgums, vērtība kā darbības vārds, jo mēs varam teikt, ka mūsu vērtības ir sazin kādas, bet kā tas ir kā darbības vārds? Un kas ir tas, kur tu esi šobrīd, un kas ir tas, kas būtu, ja mēs ņemam pēc coaching metodes, ja mēs ņemam pēc balansa apļu dažādas sfēras dzīvē, tad kas ir tas, kā es jūtos šobrīd no 1 līdz 10, un ko vispār nozīmē tavs 10, kur tava vērtība, piemēram, ģimene, ir darbības vārds un arī īpašības vārds, kas tu esi un kāds tu esi šajā sistēmā, ģimene, kā tu uzvedies, kā tu dari, kā tu mīli, kāds tu esi. Un tad, kad tu esi tajā 10, un tas nav stāsts par to, redz, kā man šobrīd ir sūdīgi, bet tas ir, ka tu vispār definēsi jau to, un tur arī rodas tā apzinātība par to, kas es esmu, kur es eju, kāds es vēlos kļūt, un kas ir tas, pie kā man šobrīd ir jāstrādā, kur man ir jāvērš savs fokus un apzinātība.
Tātad tas ar to atšķiras pieaudzis cilvēks. Tā ir viens kaut kāds kritērijs, tā manā izpratnē. Pieaudzis cilvēks ir apzināts cilvēks. Viņš apzinās un rīkojas saskaņā ar to, ko viņš apzinas vai vismaz cenšas un izdara apzinātas izvēles, nevis balstītas tikai uz sajūtām, emocijām, kā māku tā daru un tā tālāk. Jā, kas ir tā vēl viena pazīme pie atbildīgas sievietes, viņa zina savas lomas, un viņa ir atbildīga. Man viens no tēliem, es šo esmu stāstījusi arī, es nezinu, es to minēju podkāstā, bet kursā meitenēm to stāstīju, tie, kur ir skatījušies Outlanderu seriālu, tas ir viens no maniem mīļākajiem seriāliem, kur ir Klēra, un pats aizmirst šalim atkal vārdu. Galvenie varoņi, tad viņi tai manā izpratnē ir ļoti spēcīgi, tieši sievišķās un vīrišķās tās pieaugušās enerģijas pārstāvi, kuri ir pieauguši kā sievietes un vīrieši. Un ja mēs paskatāmies to pašu Klēru, un tie ir laiki, tas ir 17. 18. gadsimts. Un tur mēs ļoti varam redzēt, ko nozīmē sieviete, kur apzinās lomu, ka viņa ir sieva. Ko nozīmē, ka viņa apzinās lomu, varbūt mammas loma tur ir mazliet mazāk parādīta, ko nozīmē sieviete, kad viņa apzinās savu misiju, savu ceļu, kad viņa apzinās savu lomu kā mājsaimniece, viņa apzinās un ir atbildīga par savām lomām, kuras viņa pati ir pieņēmusi lēmumu spēlēt. Un šis ir tāds interesants punkts, šis ir triggerējošs punkts, jo mēs citreiz aizējām kaut kādās negalībās, bet tajā, ka mēs spēlējam to vienu lomu, bet aizmirstam, ka mums ir atbildība arī pret citām lomām, kuras mēs esam uzņēmušās. Bet es vēl mazliet patirzāšu uz priekšu, bet esmu sarakstījusi. Vīrs teica, ka man jārunā mazliet ir strukturētāk, man tā baigi nesanāk, bet es tāpat pierakstu, lai man nav tā, ka es galīgi aizplūstu. Trešā lieta, ko nozīmē atbildīga sieviete, viņa apzinās savas vājās un spēcīgās puses, un šim ir divas lietas. Viens ir tas, ka mēs apzināmies un necenšamies būt tas, kas mēs neesam, respektīvi, man ir jāapzinās to, ka visticamāk, ka es man nevajag taisīt dārziņu ar siltumnīcu un izdomāt, ka, es nezinu, kāda mājsaimniece būšu, un es apzinos to, ka tā noteikti nav man spēcīgā puse. Bet tai pašā laikā es arī apzinos to, ka jebkurā gadījumā, ja mana loma, ko es esmu uzņēmusies, ir 3 bērnu mamma, ja es esmu sieva savam vīram un es esmu šīs mājas pavarda turētāja, tad tā ir mana atbildība domāt, kā es šo risinu tā, lai tas saskan ar manām vērtībām, ar manu vīziju, ar manu redzējumu tieši šajā lomā. Un tā ir tā viena puse, kā mēs apzināmies savas vājās puses, un man jāapzinās, ka mana vājā puse, kas kaut kur ir vājā un kaut kur ir spēcīgā, ir tā. Tā tas notiek. Es saprotu, ka mana vājā puse ir nepacietība, un es to apzinos, un kaut kādos mirkļos tas ir milzīgs pluss, kaut kādās citās reizēs, tā kā es to apzinos, tad es to spēju izvērtēt, vai šis ir mirklis, kur būt nepacietīgai. Bet citreiz mēs mēdzam ko? Jā, es zinu, ka es esmu impulsīva, jā, es zinu, ka es varu pāršaut pār strīpu, jā, es zinu, un tad mēs uzskatām, ka tad, kad mēs zinām un apzināmies, ka mēs tāds esam, ka mēs drīkstam uzvesties, kā mēs gribam. Un pārkāpt otru cilvēku robežas ar to. Bet tas nav tas, kas ir pieaugusi sieviete. Tas nav tas, kas ir pieaudzis cilvēks. Pieaudzis cilvēks skaidri apzinās savas vājās puses, viņš apzinās, kā viņš var reaģēt, un viņš strādā pie tā. Es nerunāju vispār par
galējībām un par to, ka mēs neviens neesam perfekti. Nē, vispār ne, un mēs kāpsim tajos grāvjos daudz, bet tā viena lieta, ka mēs apzināmies, kas ir tas, pie kā mums jāstrādā ir. Un skaidrs, ka es nekad nekļūšu par adīšanas kaut ko, ja man nepadodas rokdarbu un es esmu nepacietīga, nu tā kā, nē, es to apzinos, bet tas nenozīmē, ka es varu savu vīru močīt par to, ka viņš ir, ka viņam kaut kas ir jādara ātrāk, kaut viņš vispār tāds nav, bet tāpēc, ka es esmu nepacietīga un man tā vajag, nē. Man brīvība sniedzas tik tālu, kamēr tā neierobežo citu cilvēku brīvību. Kaut kā tā tad bija tas teiciens. Vai nepārkāp tā cilvēka robežas. Un tad ir tā otrā lieta, jā, tad es apzinos savas vājās puses un es apzinos arī savas spēcīgās puses. Un tajā brīdī, kad es apzinos, ka mana spēcīgā puse ir spēcīga, tad es skaidri zinu, ka man tajā ir jāvelta sava enerģija. Un atkal un nebūt pārākam par otru un saprast, ka kādam citam kāda cita puse ir spēcīga. Tur arī var bišķi ar šo paspēlēties. Un kā bija... Un priekš manis bija viena tāda spēcīga forša atziņa par to, ka ar laiku kaut kādā brīdī, kad mēs uzskatām, kas ir mūsu spēcīgā puse, ja mēs to neattīstam un pie tās nestrādājam, mēs nekustamies uz priekšu, mēs principā degradējamies, jo ar talantu tu netiec tik tālu, cik tu tiec tālu ar disciplīnu, ar praksi, ar darbu pie sevis. Bet jā, nu tātad par atbildīgu sievieti, tātad viņa ir pieaugusi, viņa zina savas lomas un savas atbildības, kuras viņa ir uzņēmusies, balstoties uz savām vērtībām, un viņa apzinās, kā tas izskatās. Viņa apzinās savas vājās un spēcīgās puses, arī no pieaugušu cilvēku perspektīvas. Un vēl viens punkts, atbildīga sieviete nemitīgi pārskata savu karti, vērtības un pienākumus. Ko tas nozīmē? Es vairākas reizes esmu minējusi teikumu pārskata savu karti. Tas nozīmē to, ka mēs mainamies un mainās mūsu dzīves un mainās mūsu situācijas, mainās, vai mēs dzīvojam īrētā dzīvoklī, vai mēs dzīvojam mājā ar dārzu, vai mēs strādājam algotā darbā, vai mēs esam paši sev priekšnieki, vai mums nav bērnu, ir 1 bērns, vai ir 3 bērni, vai ir 5 bērni, vai mēs esam precēti, vai mēs esam tikai randiņojumi, vai mēs, nezinu, kas vēl varētu dzīvē tāds mainīties, vai kaut kādā mirklī mums ir vecāki, kuriem ir vajadzīga daudz vairāk mūsu uzmanība un palīdzība, vai mainās, mūsu karte mainās nemitīgi pa posmiem. Kaut kādā brīdī sieviete var pelna mazāk, kaut kādā brīdī viņa nepelna vispār, kaut kādā brīdī viņai tomēr ir jāuzņemās kaut kāda atbildība, un tās mūsu situācijas mainās. Un trakākais paliek brīdī, un kaut kādā brīdī mums ir mazbērni, kaut kādā brīdī mums ir, tā karte mainās. Un problēma rodas tajā brīdī, ja mēs atsakamies pieņemt, ka mums šī karte ir jāpārskata, ka mums ir jāapskatās, vai mūsu lomas mainās, vai mūsu atbildības mainās, un kas man ar to ir jāiesāk, jo mēs ļoti bieži spirināmies pretī, mēs izveidojam kaut kādu savu modeli, bet dzīve notiek, un dzīve nav paredzēta, lai viņa būtu tāda, mums nemitīgi dzīve izaicina augt, vai ne? Un tas nevienmēr nozīmē, man ir jātaisa kaut kādas prakses un kaut kas tāds, nē, dzīve vienkārši notiek, un tieši citreiz tā pieaugšana vai atbildības uzņemšanās ir vislielākā veidā, vislielākā evolūcija, vai ne? Un izaugsme. Jā, un ko es ar to gribēju teikt? Pārskat savu karti, vērtības un pienākumus, un es saprotu, ka te izklausās, ka mans pienākums, un atkal tad tā ir kā kaut kāda kalpošana, būt tur mammai, sievai, mājsaimniecei un tā tālāk, vai darbā būt tur kaut kam. Bet pārskatīt savu karti un pārskatīt savus pienākumus arī pret sevi, arī pret savu ceļu, arī par savu pašrealizēšanos, jā, kaut kādā momentā, iespējams, sievietei ir cita prioritāte, kaut kādā brīdī sievietei ir bēbīšu mājās, vai vispār ir cita tā situācija, bet ik pa laikam mums ir tomēr jāpārskata sava karte, vai šis nav tas brīdis, kur es jau sāku izvairīties no sava pienākuma, piemēram, arī pret sevi, pret savu izaugsmi, pret savu pašrealizāciju, par to, kā es gribu dzīvot un kas man ir jādara, lai dzīvot tādu dzīvi, kā es izvēlos. Tātad nemitīgi pārskatīt vērtības, tātad
to, kas šajā vērtību sistēmā, ko sauc par pašrealizāciju, kuras atrodos šobrīd, kā es vispār gribētu, kā būtu tad, ja būtu šis te desmitnieks, un kā tas izskatītos. Un tā aiziet cauri visām sfērām, jo tas mainās. Es kā sieva absolūti šodienā jūtos pilnīgi citādāk. Manas vērtības tajām, tā vērtība paliek, ka mana viena no lomām ir sieva, bet tas, kā es redzu, kāda sieva es esmu un kas ir tas desmitnieks, ir pilnīgi citādāk, kā tas bija pirms 3 gadiem. Un ja es to neapzinos, ja es saprotu, ka man ir noticis kaut kāds shifts vai situācija ir pamainījusies, un ja es šo neapzinos, nu tad sanāk, ka es visu laiku pati ar sevi cīnos, jo es ķipa gribu pa vecam, it kā tā kā pa jaunam, bet man nav skaidrs, kas ir tas jaunais, un tad ir jāuzdod sev šie jautājumi. Tā, man ir karsti, un es neesmu paņēmusi neko padzerties. Ok, labi. Nu jā, un tad tajā šodienā, kad stāsts ir par divine feminine un sieviete dieviete, un sieviete, kura plūst un vadās pēc impulsa, un viņa dzīvo to brīvo dzīvi, kādu viņa vēlās dzīvot, un tas viss ir ritīgi forši. Un es to visu saprotu. Un tam ir vieta būt. Jo, kāpēc tas visbiežāk notiek, kāpēc sieviete iekāp šajā punktā, kur viņa dzīvo tikai pēc šīs, un šī ir galvenā loma, kuru viņa spēlē. Mana brīvība, es pati sev galvenā, es izvēlos, kā es gribu dzīvot, es nedaru to, kas man nepatīk. Un tur ir parasti 2 aspekti, kad cilvēks nonāk šajā. Viens no tiem punktiem ir, kad sieviete ir dzīvojusi jau tajā lomā, kur ir viena no pozīcijām ir upurloma, vai ne, kad viņa dzīvojas upurlomā, kad viņa neko nevar, un tad viņa atklājas šo savu spēku, ka viņa var būt tādā spēkā sievišķajā, un ar to var tur manifestēt, sasniegt un visu ko. Un tad ir tas otrs punkts, kur sieviete jau ir dzīvojusi tādā savā ego burbulī, kur viņa jau uzskata, ka viņai viss pienākas. Un tad vēl attiecībā pret pretējo dzimumu vai vispār par dzīvi, kur viņai vienkārši viss pienākas, un tad viņa nonāk šajā plūsmā, šajā telpā, un tad viņa dabūjas leģīt apstiprinājumu, ka viņai vienkārši defaultā viss pienākas, un viņai principā viss pienākas. Un tad ir trešais punkts, kad sieviete šajā nonāk, tad, kad viņa ir kapājusi un ir uzņēmusies tik daudz smaguma, atbildības, un tad viņa to visu grib mest nost. Un tad viņa arī nonāk šajā punktā, kur viņa negrib nekādas atbildības, kur viņa grib plūsmu, kur viņa grib viegli, kur viņa grib iet. Un lai kāds būtu tas veids, kā šajā nonāk, tas viss ir fine, un tam ir vieta būt. Tikai ir jāsaprot, ka tas gļuks, kas mēdz notikt šajā, ir brīdī, kad mēs paliekam tikai šajā. Kad mēs paliekam tikai šajā, un kad mēs aizmirstam tās atbildības, kuras mēs esam uzņēmušies, un tās citas lomas. Ja mēs atkal runājam par to balansa apli, ko nozīmē balansa aplis? Balansa aplis nozīmē to, ka mēs saliekam aplī visas vērtības, kas ir mūsu, kas man ir svarīgas. Nu, piemēram, manā gadījumā tas noteikti tā ir karjera, tā ir pašrealizācija, tā ir ģimene, tās ir attiecības ar vīru, tas ir ķermenis, tā ir garīgā izaugsme, tā ir arī personālā izaugsme, mindsets, tās ir, vēl es liktu atsevišķi, ka tie ir bērni, ka tā ir mazā ģimene un lielā ģimene. Tur noteikti varētu būt piepildījums, ja prieks, ja hobiji, saucam to, mēs kā gribam. Nu jā, tad vairāk šīs te, un tas principā visas ir lomas, vai ne, kuras mēs ieņemam, kurā brīdī mēs esam. Un tad, kad mēs ieejam lomā, kuru mēs neesam pirms tam jutuši, kas ir pašrealizācija, un tas kaut kāds savs piepildījums, un tas kaut kur tur pa vidu ir tas divine feminine, kā mēs to saucam, tad mēs mēdzam aizmirst, ka mums ir arī citas vērtības.
Un no turienes mēs varam atrast aizbildinājumu visām pusēm. Es jūtu, tā es ēdu, vai dzeru, vai daru. Un viss ir forši, kamēr tas sapas, godīgi sakot, ja mēs godīgi atbildam sev, vai tas sapas ar mūsu mērķiem vai vērtībām, ko vispār nozīmē rūpes par ķermeni, vai ne? Un tad tajā ir par vīru, nu, ja viņš nav tur tāds un šitāds, tad man viņu nevajag, es vispār pati pašpietiekama sieviete, un viņam vispār man te jānoklāj, jo es te esmu divine feminine, vispār sieviete dieviete, es ļoti pārspīlēju, bet gan jūs saprotat, par ko es runāju. Un tad ir priekš kam karjera un priekš kam disciplīna, jo es varu plūst, ir jāplūst, viss nāk tikai no tās sirds puses, un tur nav vajadzīgs nekāda struktūra, nekāds plāns, un vispār nauda arī nāk tikai tik, cik man vajag, un man viņas nekad nepietrūks, un man tur nav vajadzīga nekāda budžetēšana, nekas tāds. Un es pārspīlēju, un ļoti atkal ir trigger warning pie šī, ja? Un es vienkārši eju cauri visām tām sfērām, kā mēs varam aizmirst to, un kas ir mūsu arī citas vērtības, kas ir mūsu citas atbildības, tāpēc, ka mēs esam iegājuši šajā. Un tā jau tas arī notiek, jo mēs nevaram vienlaicīgi rūpēties vai celt, es gribētu teikt, nevis rūpēties, bet celt visas balansapļa sfēras, visas vērtības. Nu, protams, ja tu esi jau pieredzis, ka tu ej kustēties, vingro ēd veselīgi, tas, ka tu ieej divine feminine šajā plūsmā, par ko es runāju, tas neizslēdz to, ka tas nenozīmē, ka tu sāksies slikti vai nekustēsies, bet tu nevari vienlaicīgi strādāt pie izaugsmes visās sfērās. Gan pie attiecībām ar vīru, gan pie tā, kāda tu esi mamma, gan pie saviem ēšanas ieradumiem, gan pie tā, tas nenotiek, mēs vienmēr uzliekam vienu fokusu. Bet, principā, ieejot šajā plūsmā un ieejot jebkurā arī karjerā, arī sakārtojot finanses, arī ieejot attiecībās ar vīru, arī ieejot lomā mamma, mums jāsaprot ir, ka mēs nevaram palikt mūžīgi vienā šajā balansapļa sfērā un to celt un dzīvot tikai tajā. Un te ir mammas, kuras pašrealizējas tikai bērnos, un tas nav tikai, jūs zināt, tas iepriekšējā reizē, man liekas, par šo runāju iepriekšējā sērijā. Tas nav tikai, bet jūs saprotat, kā es to domāju, mums ir ļoti daudz lomas. Un tad, kad mēs paliekam tikai tajā vienā, tad mēs daram pārējām, mēs reāli ignorējam, ka ir citas. Mēs ignorējam to, ka mēs esam pieaugušas sievietes un ka mums ir atbildības pret sevi un pret to, ko mēs esam uzņēmušies. Arī pret savu vīru. Arī es uzskatu, ka sieviete, kur ir precējusies, viņa ir, es neuzskatu, ka obligāti visiem spēkiem jāpaliek ir kopā, bet es uzskatu, ka tad, kad viņa ir kopā un interesēta, lai attiecības ir labas, tur ir viņas atbildība par to rūpēties un mēģināt atrast veidus, kā celt attiecības, nevis pašai, es mainījos un viņš nemainās un man te vairs nav pa ceļam, es vispār esmu pašpietiekama sieviete un man atnāks tas īstais. Un tas stāsts, vai tu esi tiešām uzlikusi akcentu vai fokusu uz to sfēru, jeb uz to lomu vai vērtību, ja tā ir tava vērtība, ko nozīmē attiecības ar vīru, un vai tu esi tur ielikusi to savu ārtavu tajā, lai viņas celtu, nevis sevi pacēlus tajā sevis pārliecībā un pašrealizācijā, un tad paskatījusies, šitā sfēra man nepatīk, man šito vairāk nevajag, un man šitas vispār vairāk nedara. Tas ir tas, kā es šo redzu, ka mēs ir ignoranti un ir bērnišķīgi palikt vienā sfērā, un te nav tikai par divine feminine, tas ir arī par karjeru, mēs iekrītam vienā grāvī un kapājam tajā un ceļam tikai to un negribam kāpt tajā citā, tāpēc, ka tur būs grūti, jo tur ir izaicinājums, tur sāksies izaicinājums tajā brīdī, kad mēs esam jau vienu
mēs bieži vien tiekam iesviesti tajā, es nezinu, kāpēc tik daudz par to divine feminine, bet jūs saprotat, par ko es runāju, iesviests tajā, jo mēs bieži vien nonākam vienā tajā sfērā, jo mūsu dzīve ir piespiedusi. Kaut kādā veidā, vai mums ir no bērnības kaut kas ieaudzināts, piemēram, mēs tiekam iesviestas sievietes karjeristes. Ko nozīmē iesviestas? Mēs vienkārši tā esam, mūsu nervu sistēma tā jūtās droši, un tur var būt daudz dažādu iemeslu, ka tu neesi vērtīgi, tad, ja tu nesasniedz, tev ir jāuzņemās visa atbildība, jo tev ir tā būs drošāk, tev ir, tad tu nejūti, tu vari izvairīties no emocijām, vienkārši strādā, tu nemāki vispār baudīt dzīvi prieku, tāpēc labāk strādā. Tur var būt daudz dažādu iemeslu apakšā, kāpēc mēs esam izvēlējušies tieši šo savu vērtību vai lomu, kurā mēs ejam dziļi. Un tad dzīve var piespiest, nezinu, tur, piemēram, to pašu karjeristu, viņai sākās veselības problēmas, viņai tur kaut kas, viņai viss nobrūk, un tad viņa tiek iesviests tajā sevis meklēšanas posmā, pat negribot, un viņa saprot, ka mums te ir tik labi, te ir miers. Un pēc kaut kāda laika viņa jau tās mācības ir apguvusi, kas tur bija jāapgūst, un pacēlus šo lomu no 2 uz 9, un viņa tur jūtas tik labi, ka viņa atkal vairs no tā negrib kāpt ārā, un viņa aizmirst, ka viņai tomēr ir arī tā pašrealizācija, un tomēr ir arī tā karjera, un tomēr ir arī tas vīrs un tie bērni. Un mēs mēdzam krist vairākos grāvjos, es vairāk kaut kādus dažus izzīmēju. Jā, tad tā ir tā sieviete kapātāja, un tad ir tā sieviete dieviete. Jūs sapratāt, kā es to domāju. Lai jūs saprast pareizi, es reāli uzskatu, ka sieviete ir dieviete. Mēs esam, bet ne tā, bet tā, nevis tā meitenīte, kurai ir tā ar tiem tilas vārciņiem, kura staigā. Man viss ir forši, dzīve ir tikai tāda. Lūdzu, izej ārā. Tā, man te iztraucēja. Jā, tad nevis tā, kura uzliek savu kronīti un kurpītes un staigā apkārt, ka viņai vienīgais viņas uzdevums ir vienkārši būt un spīdēt, un lai visi viņu abrīno, un viņa pati sevi abrīno, ne tā sieviete, dieviete, bet tā, kurai ir saknes dziļi zemē un kronis debesīs, tā, kura dzīvo gan uz zemes, gan visos plānos, un tā, kura iet ar atbildību, ar spēku, ar sevis apzinātību, tā sieviete, dieviete, un tā ir atšķirība. Jā, tātad runājot par tiem grāvjiem, tad tā sieviete kapātāja, kur mēdz iekrist tajā, un tad ir tā sieviete, dieviete, kur iekrīt tajā pusē, un tad ir tās sievietes, kuras iekrīt kalpošanai un par sevi aizmirst. Viņa vienkārši tajā ir, viņai ir viegli ieņemt šo lomu, tur ir ērti, viņa kaut kur saprot, ka kaut kur notiek meli sev, bet viņa nav gatava no tā kāpt ārā. Un tad ir sieviete, kura un es esmu izdalījusi pat atsevišķi sievieti, kur dzīvo citu cilvēku dzīves, iegrimt bērnos vīrā. Un te ir kaut kāda atšķirība tomēr starp to kalpošanu, jo ir tās sievietes, kuras ir aptekalē, visu, reāli visu visiem citiem. Bet tad ir vēl tās sievietes, kuras dzīvo citu cilvēku vai to tuvo cilvēku dzīves un realizējas caur tām. Un arī šis var būt grāvis, jo nav jau tā, ka visas no šīm daļām vajag gan to kapātāju, bišķi citādākos varbūt vārdos apzīmēt, bet sieviete, kura iet un dara, kura realizējas, kura iet sevi piepilda, realizē, mana pārliecība ir tā, ka es saprotu, ka ne jau sieviete varbūt ir tā, kurai ir jāuztur ģimeni, bet sievietei ir jāspēj to darīt, jo dzīve notiek. Un sievietei ir jābūt savām tām prasmēm, ka viņa spēj realizēties, ka viņa spēj sevi piepildīt, jo mēs esam te nākuši arī darīt to, vai ne?
Un tam var nebūt saistība ar milzīgu naudu, lai gan var arī būt, tas jau ir atkarīgs atkal ļoti individuāli. Bet visām tām daļām, visām tām sievietes daļām ir vieta būt, gan tai sievietei, dievietei, gan tai, jā, arī tai, kuras staigā ar tiem Tilles vārdsiem, arī ir vieta būt, bet tu nevari būt tikai tas. Un tā sieviete, kur ir kalpošanā, tās sievietes, kurām ir ģimenes, jā, viņas ir kalpošanā, ir, un to nevar. Un tur tas savs ego ir jānoliek malā, jo tur tev neviens neabrīnos un ķedestāli par to necels un naudu par to nemaksās, bet tā ir tā atbildība, kur mēs esam uzņēmušās. Un tai daļai ir vieta būt, un tad ir tā sieviete, kur dzīvo tās citu cilvēku dzīves un iegrimst bērnos vīrā un pašrealizējas, domājot, kā viņiem un ko, un izdzīvo viņu dzīves. Arī tam ir vieta būt, Mēs jau neesam skaidrs, ka mēs iedziļinamies bērnos, un mēs mēģinām tur kā labāk un palīdzam ieraudzīt arī tam vīram, kā viņam augt, un palīdzēt viņu bīdīt un virzīt un iedvesmot, un tam visam ir vieta būt, bet mēs nevaram būt tikai šajā lomā. Jā, un tad vēl ir tās sievietes, kuras ļoti ir ap sevi, kur viss ir, tur ķermenis, gars, tur personālā, garīgā izaugsme, un pie tā visa strādā, un veselīgs dzīvesveids, un viņa ļoti iedvesmojoša, jo viņu vibes ir tāds, ka viņām viss sanāk, viņām viss izdodās, un viņas arī pašas iet un izdara, un tas ir tik krūti, arī to vajag mūsos katrai, vai ne, arī tai jābūt ir kādai no mūsu daļām, kur mēs uzņemamies atbildību par to savu izaugsmu, par to savu ķermeni, un mēs esam varošas un iedvesmojošas jau pašai sev, kur mēs cenšamies būt ar katru dienu labākas, vai ne, un arī tam ir vieta būt, bet ja mēs esam tikai tajā, tad tā ir ļoti egocentriska, ļoti... Un citreiz man liekas, es neuzskatu, ka visiem jāprecās un visiem vajag bērnus, bet lai kā būtu, tas šo te izdara, šo te korekciju, kur tu sajēdzi, ka tu neesi viens pats. Jā, visas šķautnes ir vajadzīgas. Un tas gļuks notiek tajā brīdī, kad mēs izvēlamies pārējās neredzēt. Kad mēs saprotam, ka mēs esam šo jau plus mīnus sakārtojuši, un tad ir tas neērtais mirklis, kad ir jāiet tajās citās. Tur šausmīgi negribas iet, ritīgi besīgi. Bet mūsu ķēde, ja mēs runājam par balām vispār par sevi, kā par šis salīdzinājums man patīk, tā ķēde būs tik stipra, cik spēcīgs būs tās vājākais posms. Un tas ir tas, kam es ticu. Un tas ir tas, pie kā mums ir jāstrādā. Tas ir tas, kas rada to holiness. Jo sevišķi, ja mēs apzināmies, ka mēs dzīvojam uz zemes. Es zinu, ka par šo runā no dažādām pusēm, ka mēs esam tur dvēseles, un mēs esam, bet mēs dzīvojam uz zemes. Mēs dzīvojam uz zemes, un mēs te atnācām būt, lai piedzīvotu šo, kas ietver sevī arī berzt grīdas, gatavot ēst, aprūpēt bērnus, runāt ar viņiem par kaut kādām lietām, kas ir kaut kāda noteikuma pasaulē, viņos iedziļināties, saprast, kas ir viņu stiprās vājās puses, arī no zemes puses, nevis tikai no visām citām pusēm. Visam ir vieta būt. Svarīgi ir neiekrist galībā, svarīgi ir pārskatīt to savu karti, un tur rodas tas veselums. Tad, kad mēs paskatāmies, man vienmēr patīk salīdzināt ar dabu, man vienmēr patīk salīdzināt ar senajiem cilvēkiem, kuri nebija sačakarēti ar sistēmu. Tāpat jau vienmēr ir sistēmas bijuši, un tāpat tur savi gļuki un nav ko te taisīt utopiju par to, ka ciltis bija ritīgi kruta lieta, tur viens otru galināja nost, un tur viņi bija mežoņi. Bet tad, kad mēs skatāmies tieši šīs lietas, tur neviena sieviete, dieviete tādā mērā nebija, bet tai pašā laikā sieviete arī nedarīja vīriešu lietas. Un tāpat sieviete bija tā, kas meitenei varbūt pinot matus dziedāja dziesmas un iepina puķītes iekšā, bet tai pašā laikā viņa melnu muti arī gāja darīt lietas, kas viņai bija jādara, un viņa kalpoja vīram.
Un visām šķautnēm bija vieta būt. Un tas ir tas, par ko mums nevajag aizmirst. Tā ir tā pieaugšana. Un apzināties, kurā brīdī, kurš posms ir tas, kurš patiesībā prasa visvairāk uzmanību, jo mēs to mēdzam ignorēt. Mēs mēdzam ignorēt to, ka šajā brīdī bērnam vajag mammu, un šajā brīdī ir jānoliek malā savu tā pašrealizāciju, vai šis ir tas brīdis, kad man ir jābūt sievai, vai šis ir tas mirklis, kad man ir jāiet pašrealizācijā, kad pietiek slēpties aiz bērniem un aiz mājas pienākumiem un aiz visa kā cita. Godīgums, apzinātība. Tu esi tik spēcīga, cik tavs ķēdes vajagais posms, un bez nosodījuma, bez fanātisma, un atcerēties, ka tu vienlaicīgi nevari strādāt pie visu sfēru izaugsmes, bet pārskatīt karti un saprast, kas ir aktuālākais tieši šobrīd, lai mēs neietu pretrunā ar to, kas patiesībā ir mūsu vērtības. Jūs zināt, cik bieži tad, kad es pieņemu kaut kādus lēmumus, vai domāju, kā es gribu, vai kā es negribu, es uzdodu sev šo jautājumu, kas tam ir apakšā, kas ir tas, kas to vada. Man bija vakar tieši arī bija interesantas situācijas. Man bija sasvans ar vienu cilvēku, ar kuru mēs runājām par manu karjeras tālāko posmu, un viņš man tur piedāvāja, kā tas varētu izskatīties. Un pirmais bija tā kā pretestība, nākošais man nav pretestība, un tad es tur tā pa vidu, un es nevaru saprast, kas ir tas, kas saka jā, un kas ir tas, kas saka nē. No vienas puses liekas, ka nē, saka bailes, jo bailes ir iet uz priekšu, jo piedāvājums ir foršs. Un no otras puses es nevaru saprast, vai tas nē ir patiesībā intuīcija. Un es taisīju pēc tam meditāciju ar kakao, un es ļoti ātri atgriezos punktā, man ir viena baigforšā meditācija. Es ļoti ātri atgriezos punktā, kur es sapratu, ka tas nē ir patiesībā reāls bailes, ka patiesībā tas cilvēks pie manis nāca, jo es jau biju to lūgusi, es to biju prasījusi, un tas atnāca principā ļoti ātri. Un es to gribēju noraidīt, tāpēc, ka man bija bail. Un tad es izdomāju, kāpēc tu nē, un tā tālāk, bet patiesībā tāpēc, ka man bija bail, jo patiesībā tad, ja es to daru, ja es eju tajā, tad es eju saskaņā ar to, kas patiesībā ir manas vērtības un uz ko es gribu iet. Tas, ka tur pa virsu ir mailes, tur visādas nepārliecinības un prāta spēles un viss, kas tur ir, tas viss ir. Tad, kad mēs atgriežamies tajā dziļumā un uzdodam vēlreiz sev jautājumu, vai tas ir saskaņā ar manām vērtībām, vai tas nav. Un tad tā kā atbild bija absolūti ir saskaņā. Un pat tad, ja tas īsti nebūs tur beigās pareizi, tāpat tas būs bijis ceļš. Un šis ir, es nodefinēju tās savas vērtības, kas ir tās tavējās un kā viņas izpaužas. Jo vērtība karjera katram ir pilnīgi kaut kas cits. Vērtība ģimene ir pilnīgi kaut kas cits katram. Mēs domājam, ka tas ir viens un tas pats, tici man, tas ir pilnīgi kaut kas cits. Apzināties savas lomas, kas ir tas, par ko es esmu, kas man ir svarīgi, par ko es esmu uzņēmusies atbildību. Un nemitīgi to pārskatīt un iet caur šo. Tā kā, jā, kaut kā tā, ja tev bija vērtīgi, es šo atkārtoju, un es vienmēr aizmirstu to pieminēt pa vidam, jo ja jūs netiekat līdz beigām, zinot šodienu, kā tas notiek, es ļoti priecājos par tavu komentāru, par tavu ziņu, par tavu dalīšanos, par jebko, jebkādu veidu iesaisti, jo šis ir tas, ko es daru, jo man ir rītīgs passion. Man ļoti, ļoti patīk šo darīt, bet es ļoti labprāt saņemu atgrieznisko saiti, ka kāds to dzird. Es redzu, ka jūs klausaties, bet jā. Nu, tad ejam uz priekšu, ejam tālāk savā izaugsmes ceļā, savā brīvības ceļā, un lai mums skaisti. Čau!